Ventspils loku šaušanas klubs ar nosaukumu Odisejs pirmoreiz Ventspilī sarīkojas starptautiskas sacensības, kuras ir tikai sākums loku šaušanas federācijas aktivitātēm Ventspilī. Arī nākamie 2 sacensību etapi notikšot tieši Ventspilī. Cīnīties par pašu trāpīgākā šāvēja titulu uz Ventspili bija ieradušies sportisti no Rīgas kluba Amazonas, kā arī pārstāvi no Igaunijas. Ventspils kluba Odisejs pārstāvēja 9 jaunie loka šāvēji. Šis sporta veids Baltijas valstīs sācis attīstīties tikai pēdējo gadu laikā. Iespējams, tieši tāpēc sportistu līmenis Latvijā, Igaunijā un Lietuvā ir vienāds. Ļoti līdzvērtīgi. Vienu dienu labāk lietuvieši, vienu dienu latvieši. Visi mēs gatavojamies olimpiādai. Igaunijā šaut sākuši tikai pirms 2 gadiem. Agrāk bija apmēram tā kā Latvijā. Iepriekšējo sacensību nosaukums bija mūsu pirmie starti, un tajās piedalījās tikai iesācēji. Daži sportisti sacensību laikā kļuva tik emocionāli, ka neveiksmes gadījumā izplūda asarās. Kad uztraucos, man gribas pamest visu un iet mājās. Kādam no sportistiem trāpīt mērķī traucēja no satraukuma trīcošās rokas, bet kādam sacensību atmosfēra tieši otrādi palīdzēja sasniegt labākos rezultātus. Šodien pagaidām labi. Jā, piemēram, pagājušajā sacensībās nebija tik labi. Turnīrā ir 12 etapi. Latvijas loka šaušanas federācijas izpildirektoram, kas sacensībās pildīja tiesnešu pienākumus, ļoti patika sacensību radītie apstākļi, un viņš apsolīja arī nākamos etapus rīkot Ventspilī. Te ir silti, gaiši, jauki, tas... Jā, priekš šādu līmeņu sacensībām der, kā es teicu, atklāšanā. Es darīšu visu, lai arī nākamie 2 etapi šeit notiktos februārī un martā. Pēc tam mēs ejam ārā, tad jau droši vien pie mums tur bāzēs šausim. Rīgā šādas iespējas nav.